šajā epizodē. To Beno ir mans dviņu brālis. Es viņu nepazīstu. Un tā Pela, kāda viņa tā kā slima ir, vai kāpēc viņa viena sarkanās, viens sudraba bats, kas viņai ir problēma? Tu esi tām pretīgām tūzenēm! Liepa, viņa ir drosmīga meitene. Kā divgadnieks vienkārši paņēma un... Kā plastilīnās. Čavinieks, dargie skatītāji, un laipni lūgti šovā īsts vai neīsts. Pie manis nāks divi draugi, kolēģi vai pazīstami cilvēki, kas savā dzīvē kaut kā ir saskrējušies. 10 dažādi jautājumi, 10 dažādas tēmas, bet tikai viena pareizā izvēle. Īsts vai neīsts. Par katru pareizi atbildētu jautājumu dalībniekiem krāsies punkti maciņā. Spēles beigās tad noskaidrosim, kurš tomēr ir attapīgāks draugs. Bet jūs, skatītāji, saturieties, jo pēdējais jautājums. Tas var apgriezt visu spēli kājām gaisā. Es esmu Liepa, un ar mani šodien ciemos ir Beno un Lotana. Ej! Sveiciens! Sveiciens! Lūdzu, Beno, ieņem vietu. Mani sauc Lotana Kori. Es nodarbojos ar brīvu laika baudīšanu. Mani sauc Beno. Tā visu šo laiku bija basketbols, bet man arī sezona beidzās. Tā kā pagaidām esmu dzīves meklējumās. To Beno ir mans dviņu brālis. Es viņu nepazīstu. Viņu ir mana dviņu māsa. Es viņu zinu visilgāk. Mēs esam dzīvojuši, gan dalījuši istabu, gan dalījuši vienu vēderu. Reāli 9 mēneši. Es viņam gulēju virsū, viņš bija mazāks par mani. Un viņš ir dviņu brālīts. Mazais mīļais. Esat gatavi sākt spēli? Jā. Nu tad lecam iekšā. Šo spēli uzvarēšu. Uzvarēšu Lotanu. Tu, Beno, es nenācu šeit draudzēties. Es nācu pierādīt, ka es esmu spējīgāka. Lotana, tev nav izredzes. Tu zaudēsi. Es esmu jau uzvarētājs. Uztaisim selfiju. Vai jūs viens otram palīdzat taisīt kaut kādas bildes, lai tur ieliktu sociālajos medijos vai tā? Un tad jau viņam bezjārā bildēt, viņš visu ģimeni bildē. Jā? Nē, man tā trakākais ir tad, kad tu man piesienies, kas tev nesūta uz failiem.cl. Tāpēc kāda man kvalitāte ir ar WhatsApp bildi? Ko ar tādu var 3 iesākt? pikseli tev. Tur grauds ir. Tev ir kaut kāda seja, ko tu vienmēr dari bildēs? Zini, tas kaut kāds tas, ko tu ieņemt? Vai tev tāds nav? Jā, nekur. Tā ir. Nē, bet viņš ir tāds gaumīgāk. Jūtos. Manī skaties. Manī nav. Tagad liek mat. Jā. Kā šitā visu laiku, viņa kad taisa selfijas, jā, tu visu laiku kā mēli izbāz un rāda pīsiņu. Nu, tad parād savu feisu. Parād savu feisu. Nē, kad tu bildi būtu grīsīsies seksuāli, kā tu dari? Ir līdzīgi. Vai interesē, ko tu rādi? Apsēdies. Uz ekrāna jūs redzēsiet sociālo mediju attēlus, ko jūs esat ielikuši. Un jums ir jāmin vienam par otru, vai tā bilde ir īsta vai neīsta. Tāds diezgan stilīgs jums tās bildes. Tādi vēsi. Tāds svetī. Nu, vai jūs esat gatavi atbildēt? Jā. Jā? Griežam kartiņu. Īsti, neīsti. Vai tev šķiet, ka mana bilde ir īsta? Tu esi tām pretīgām tūzenēm. Pa Berlīnu mazāties. Tas, kas tad ir mugurā. Kas tāds ir? Sorry. Bet tur ir ļoti laba montāža. Esmu šokā. Jā, nē, es tikai nesen pamanīju to sunīti. Nu, pagaid, paskatīsimies, kuram tad ir neīstā bilde. Suns var būt. Jums arī ir neīstās bildes. Tā Beno, tās biks izskatās tā kā kaut kāds plecs būtu apsiets. Šeit man apkārt. Bet tev bija uzreiz jāievēro Lotanai parasti vienmēr stilīgas bikses kājās, ko bija tādas pelēkas. Fakts. Garlaicīgas nevilkt. Rāls, tās ir krimināls. Bet ir ļoti laba montāža. Mirkļbirka Latvija. Rīga ir bijusi lielākā Zviedrijas karaļvalsts pilsēta. Vai šis apgalvojums ir īsts vai neīsts? Ko tu rādi? Uz 3-1 segmēšanos. Uz 3-1 jūs nedrīkstat špikot, jūs sacenšaties viens pret otru. Īsts. Noskaidrosim, vai tas ir īsts apgalvojums. Īsts.
Tieši tā, jā, 17. gadsimtā, kad Rīga bija daļa no Zviedrijas impērijas, Rīga tiešām bija viena no lielākajām un arī ar vislielāko iedzīvotāju skaitu. Iedomājieties? Eksperiments. Mēs jau te esam runājuši, pļerkstējuši pietiekami ilgi. Es domāju, mēs varētu dot vārdu Emīlam, kas mums ir sagatavojis mazu eksperimentu. Čau! 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 Kā redzi, esmu atkal tev sagatavojis eksperimentu. Ja es ielieku lādētāju citronā, tas uz īsu brīdi veic uzlādi telefonam. Kā tev liekas, vai šis eksperiments ir īsts vai neīsts? Nu, esat gatavi jau, jā? Jā. Tikaši? Nu, tad aiziet. 3, 2, 1. Tomēr jums te šaustās domas. Pagā, es gribu pateikt to, ja nebūs šī atbilde, es pamatošu, kāpēc. Es arī pamatošu, ka... Jums ir savi argumenti, jā? Savi fakti. Jā. Ok, nu, pajautāsim Emīlam, kā tu tur ir? Iespējams, es redzēju video, kur citrons ir spējīgs radīt elektrību, bet ne šajā gadījumā. Mēs izmantojam dažus montāžas trikus. Pirmkārt, no viena citrona iegūtā enerģija ir pārāk maza, lai lādētu telefonu. Otrkārt, šo eksperimentu veic ar cinka un vara metāliem, kas reaģē ar citronā esošo skābi. Telefona lādētājs nespēja veikt šo ķīmisko reakciju. Es vēlos komentēt. Es esmu veikusi šos eksperimentus tieši ķīmijas stundās, un mēs esam izmantojuši visus šos metālus un visu kaut ko veidot. Bet kāpēc es teicu īsts? Ir tāpēc, ka telefonu pat turot, tu turī iespraust lādētāju. Un tu viņu izprot ārā, tu viņš izprot telefons. Viņš teica tieši vārdu. Uz mazu brīdi lādējas. Pēc telefons arī tad uz mazu brīdi iesādās, ka lādējas. Tāpēc es domāju to, ka tas citrons iedos to mazu, tad mazliet to, ka telefons sajūtīs kaut ko. Bet, jā. Protams. Nē, bet tur ir vajadzīgi visi tie ekstra kaut kādi metāli un visu. Es atceros, arī bija ķīmijas vai fizikas kaut kādā stundā. Mēs, man liekas, ar kartupeļiem lādējām. Un mums bija kaut kādi 5 kartupeļi pa visu galvu, un tur miljonus vadi saspraust un viss, tā kā tur bišķi vairāk tehnika vajag kā. Jā. Jūs būtu baigi paši tā kā pomerpāni. Naturālā pārbauda. Jā. Ģeogrāfija. Vai pilsēta Latvijā ar nosaukumu Rupuči ir īsta vai neīsta? Tur varētu būt ļoti daudz bruņurupuču, ne? Rupuču vieta. Es pat nevaru izskaidrot. Es likšu pretī atbildi, kādu tu uzliec. Rādu savu atbildi. Mēs kopā jārāda. Labi, 3, 2, 1. Latāņš šmaucās. Tā ir interesanti. Iestrēga. Nu, noskaidrosim, kuram no dalībniekiem ir pareizā atbilde. Neīsts! Vai kurš no jums atbildēja neīsts? Tu? Bet tā izklausās kā pilsēta, kas eksistē. Viņi izklausās, Latvijā ir tik daudz dīvainu nosaukumu pilsētām. Robotu laiks. Jums ir kāds labs joks? Viņi visi ir ļoti skarbi un vulgāri, bet es zinu vienu tradicionālu. Tas jāraksta ir kultūras kanonā, šķiet, bet Ezītis iemācījās elpot caur dupu, apsēdās uz celmu un nosmaka. Tu īpaši to dzirdējis, vai ne? Kā? Tas ir tā kā mans bērnība. Pagaidiet, lūdzu, visi esmu dzirdējuši par to joku kādreiz. Tu vispār bezkulturālā. Kā var nezināt šo joku? Es nezinu, tiešām jāizglītojas. Jūsu uzdevums būs pateikt, vai šis attēls ir īsts vai mākslīgā intelekta radīts, jeb neīsts. Tā, kaut kāds neapmierināts džeks. Pārāk spilgts. Spilgts pārāk? Tāpēc tas, kas viņam rokās stāv. Jā, šeit arī tāds randoms. Jā. Gatavs te Benā? Esmu gatavs. 3, 2, 1. Man patīk, mums pilnīgi pretējs atbildes. Jūs tiešām te konkurencīt var just. Tātad, vai šis attēls ir īsts vai neīsts? Īsts. Nē. Īsts? Nē, bet man arī, viņš izskatās pārāk fake tā, lai būtu neīsts. Kurš ir viltojums? Oh my God, viens ir AI banāns, un otrs ir Ādams. Tad jūsu uzdevums arī šajā spēlē būs pateikt, vai uz rozā paplātes atrodas īsts vai neīsts banāns. Uz rozā? Jā, ar rozajiem punktiņiem. Ak, Dievs, tik forši. Es esmu labs. Esmu gatavs. Jā? Tad 3, 2, 1, rādām kartītes. Atkal. Īsts. Ejam varbūt tagad paskatīties. Jā. Tuvāk. Kas tad ir tas rozais? Jūs varat pačamdīt viņu varbūt. Bišķīt. Kas tas tāds ir? Tas kaut Ar kāds... kūka. Tā ir kūka? Jā, var pagaršot. Es gribu iekosties. Viņi var Jūs pagaršot? varat pārplēst. Nopietni! Vai kopā? Drīkst pagaršot? Jā, drīz. Tas ir Ādams? Jā.
Tu banānu nevar nosaukt par kūku, bet šeit kūkas definīcija nav nešķērsot to banānu ceļus. Tas banāns bija vienkārši miltu cukurs. Es tik daudz paņēmu, ka es nekā nekšķi, Dievs, tas tikai tik drosmīgi, tu pat nezini, kas tāds ir, un tu vienkārši tādu kūku. Banānu garšu ielikuši. Liepa, viņa ir drosmīga meitene. Kā 2-gadnieks vienkārši paņēma, jo viņi nezina, ko viņi vienkārši dara un nebīstās. Jā, plastilīnās. Lai nav. Viņi ir tik drosmīgi. Tas man pārsteidz. Un prieks redzēt, ka tāda cilvēka vēl eksistē. Bet varbūt mežā viņu nevajag laist. Klikšķi un lamatas. 7. jautājums. Par viltus ziņām un mediju-pratību. Jūs esat saņēmuši viltus kaut kādas ziņas, ka jums nāk paciņa vai kaut kāds Indijas princis jūs grib apprecēt, ja jūs viņam ieskaitat miljonus eiro tieši šobrīd? Man no vida nāk. No vida? Bet tā kā aplumas ziņas? Neīsti, jā. Tā neīsti vids. Parāda. Tas nav vids, nav īsti. Es esmu nobloķēju. Tad par nodokļiem rakstīju un tas tāds. Viši tā kā, jā. Un tev, Lotāna, tev esi saņēmis tādas ziņas? Jā, kādīs mīlestība, bet patiesībā tie bija meli. Es jokojies. Tad jums attēlā būs redzams ēpasts, jums jāpasaka, vai tas ir īsts vai neīsts. Steidz, es tev nosīku. Viņam nav lēcas, viņam nav arī brilslīti, viņš neredz. Es nezinu, kā viņš te atbrauc, bet viņš neredz. Un ja būs kaut kur jāizmanto acis, kā piemēram paskatīties apkārt, man ir liela priekšrocība. Steidzami, jūsu konts tiks bloķēts 24 stundu laikā. Labdien, cienījamies klienti. Mēs esam pamanījuši aizdomīgu jūsu darbību. Lielo burtu un to, ka viņi tev ciena jūsu bankas kontā, lai nodrošinātu jūsu statu, drošību, lūdzam, steidzami pārbaudīt un apstiprināt mūsu iepriekš nosūtīto e-pastu. Jā, mūsu iepriekš sūtītajā verifikācijas e-pastā. Izmantoju drošu sistēmu. Tu arī vari noklišķināt šeit, jo tas ir Google verificēts e-pasts. Un, ja tas netiks izdarīts nākamo 24 stundu laikā, tad jūsu konts būs pagaidu laiku aizslēgts, bet, ja sazināsieties ar atbalstu numuru, tad atbloķēsim. Jūsu konts tiks ar cieņu bankas klientu drošības nodaļu. Es kā 40% sapratu, ko tu man lasīji. Es nezinu, kaut ko Man viņš vienmēr bija kā white noise sāk izklausīt. 3, 2, 1. Neīsts. Zini, kāpēc? Jo. Tas uzspēj neīsts. Ko teici, ka īsti? Tāpēc tam malo, tāpēc, ka emoji tur rakstīts. Nē, tāpēc, ka tur ir, labi, es neko nesalasīju, bet tur ir emoji. Nē, tas ir verifikācija. Nē, tu redzi. Nē, es tev teicu, tas ir verifikācijas simbols. Ko? Tas tā izsaukuma zīme, tu domā dzeltenā kristūras? Nē, tas. Jā, jo tikai tev Google nesūtīt kaut tas ir tā verifikācijas simboli, tie abi divi verifikācija. Nu, labi, es neredzu. Nu, pagaidi, noskaidrosim, ko ir elektroniskie paraksti. Nu, labi, dai. Paskatāmies. Tieši tā, neīsts. Un tas ir neīsts, jo ir dīvaini sūtītāji e-pasts, tur ir kaut kāds security update, tad Google 4NK online.com. Ir steidzinošs tonis un draudi, tas, ka 24 stundu laikā tiks bloķēts konts, ka arī ir aizdomīga saite un gramatikas kļūdas un neveikla valoda. Man kāds vienkārši lasīt nemāk. Ātrāk, stiprāk, gudrāk. 8. jautājums. Sporta tematikā. Uz ekrāna jūs redzat bildi. Šis ir pirmais basketbola gross. Jums ir jāatbild, vai šis apgalvojums ir īsts vai neīsts. Jau gatavs? Jā. Ne, tu saki neīsts un Es saku īsts. Nu, es neteicu to, ka ir pats pirmais. Tas tā kā vēsturiski. Tā kā kaut kādā oficiālā līgā vai arī... Nē, nu, pagad, rāda atbild, viss, loktīn. Loktīn, tev bija neīsts. Viss, nekāda jautājuma. Skatāmies, neīsts vai īsts? Par kaut kādu kastu. Īsts. Es zinu, pirmais groz bija īsts. Jā. Punkts man. Sākotnēji viņi izmantoja persika grozus. Jā, tu saka kaut kāds apakts persika groz? Jā, tas ir persika groz. Un viņš bija slēgts un viņš bija uzlikts augšā, un tad cilvēki, kad iemeta bumbu iekšā, tad viņiem bija jāiet, jāliek kāpnes, jākāp augšā, un ja viņiem nekrita, viņiem apakšā bija ciet. Nekrita tā bumba cauri. Es biju iedomājies reāli tā kā kastu bez dibana. Tikai, tas izskatās tikai pārāk ļoti pēc groza, kas tagad ir, tā kā kaut kāds AI. Es atvainojos, kaut kā intelektuāli, kaut kā neizdomāt, ka tu vari caurumu dabūt apakšā. Nu, tas ir labs jautājums, ko viņiem varētu pajautāt. Jā, laikam tā evolūcija kaut kā, ka tiešām 25 gados priekšējā smadzeņu loda tiešām laikam izveidojas. Viņiem tad tikai 50 gados attīstījies otra puse. Principā.
kultūra. Tagad jums būs jāsaspicē ausis, jo jūs dzirdēsiet audio, un jums ir jāatpazīst, vai instruments, ko jūs dzirdat, ir kokla. Tad īsts kokla, neīsts nav kokla. Ja? Gatavi? Jā, smējam. Klausamies. Nu? Esam radi? Jā. Īsts, tad jums laiks tā ir kokla. Jā. Un es jums to arī varu apstiprināt. Tā ir kokla. Mums ir muzikas, nu labi. Jā. Ja? Man tā bišķi. Reģiem basketbols padevās labāk man muzikas skolu. Tu tomēr čēlu. Jā, viņš šita mūs. Nu, es arī ansamblī biju. Jā, bet varēja dzirdēt, ka tā kā trinkšķināja stīgas Jā, koklas. bet tā varēja būt arī viola. Vai arī arfa. Nē, kokla ir tāda specifiska skaņa. Jā. Vēsturiski. Jā, čista. Tradicionāli. Tieši tā, kokla ir arī sens latviešu stringšķināmais stīgu instruments. Jūs varat izrunāt vārdu stringšķināmais. Stringšķināmais. Kāpēc man liekas, tas ir sarušķītāk? Melu kaste. Skatītāji, 10. jautājums ir klāt. Kā jūs redzat, jums blakus atrodas 2 melnas kastes. Un jūsu uzdevums būs ielūkoties kastēs un tad savam draudziņam apraksturot, kas atrodas jūsu kastē. Bet jums ir izvēle arī melot. Un otram cilvēkam, jūsu draudziņam, ir jāuzmin, vai jūs stāstat patiesību, vai jūs melojat. Tātad, vai objekts, kas atrodas kastē, ir īsts vai neīsts. Man ir sagatavotas 2 kartītes. Un jums uz kartītes būs jāuzraksta, cik punktus jūs esat gatavi likt uz galda šajā spēlē, no līdz šim iegūtajiem. Tātad jūs varat izspēlēt vai 0 punktus, vai 2. Varat izspēlēt visus savus iegūtos punktus, tātad Lotāna 7, Tubēno 5. Ziedošu kartiņas, un jūs ierakstat iekšā, nerādot viens otram. Ej, visi kopā! Tur zīmē. Portretu? Tu jau uzrakstīji? Jā. Nu, lieliski. Šis ir mākslīgā intelekta darbs. Es jau dzirdu. Tā, flamesters arī savākšu. Tubēno, pirmais apraksti, kas atrodas tavā kastē. Man ir puķa doba ar zīmīti priekšā, kaut ko tu redzētu veikalā. Ar zaļu peli, ar kurai ir sarkans deguns. Sudrabāts, un viņi stāv zālē. Un tur ir iesprāstas 2 dakšas, kuras ir aplīmētas apakšā ar krāsainu lenti. Es zināju, ka Lotāna domās, ka es meloju. Un tā pelēda, kāda viņa tā kā slima ir, vai kāpēc viņai viena sarkanās, viena sudrabāts, kas viņai ir problēma? Nē, viņa ir sarkans deguns. Un kas viņai ir acīm? Nu, viņai ir sudrabāts. Viena un otrāds. Labi, sudrabāts. Tas ir... Saku daudzskaitlī acīs. Labi, man jāsaka atbilde? Vēl nē. Tu vēl paturi pie sevis, to jūs kopā pacelsiet kartītē. Tad, Lotāna, tavs laiks tagad skaidrot, kas ir atrodas tavā kastē. Jā. Tu zini, kas tam nevarētu melot. Tu tagad melo. Manā kastē ir tilts, tad tas cilvēciņš, ko mākslinieki, tā figūriņa, ko zīmē. Es izvēlējos melot, es gribēju sevi izaicināt. Es neesmu laba mela. Un tad es domāju, ja es varētu mēģināt, varbūt man izdotos viņu apčakrēt. Kā viņš stāv? Viņš stāv vienkārši, viņam rokas tādas paceltas. Kāds viņam ir rokas paceltas, tad viņš vienkārši stāv. Un viņš stāv uz tā tilta kopā ar Nīlzirgu. Tas ir viss? Jā. Kāds tilts ir tā kā? Nu, kā kāds, Nu, kā kāds, tilts? Tas nav īsti tilts. Apraksti man tilts. Jā, bet kāds tilts? Tā kā posms tilta vai? Tā kā posms, jā, no tilta. Ja tu man melot, man acīs tagad melot. Tas zini, jā? Nu, tad uz 3, 2, 1 parādam kartīti. Kā jums šķiet, vai jūsu pretinieks stāsta patiesību vai nē? Okay. Vai tas objekts ir īsts vai neīsts? 3, 2, 1. Jums abiem šķiet, ka jūs viens otram melojat? Jā. Jūs neusticaties no viens otram. Draugi. Ir laiks paskatīties uz spēles rezultātiem. Lotāna, take it easy. Take it easy. Es zināju, ka tas ir. Tu izvēlējies izspēlēt veselus 5 punktus. Tu vari parādīt kasti. Viņš stāstīja patiesību. Tur tiešām tas bija īsts objekts. Wow. Jā. Tiešām domāju, ka es to meloju. Wow. Nu, Lotāna, vienmēr sakot, tu paliec ar 2 punktiem. Un ar šo foršo dziedamo kartiņu. Paldies tā. Es ļoti gribēšu to. Paldies tev. Bet, Tubēno, tu, Lotāna, vari pagriezt savu kasti.
tur ir Lotēni tev meloja, un tu teroristi. pateici pareizi. Tu tā melu... Es arī varu kā tu to izdomāji. Es neesmu labi melot. Es zināju, ka nezinu melot. Un tu, Benā, tu uz galda liki 5 punktus. Visus savus 5 punktus. Viena go big or go home. Tad dabū 10 punktus. Tad tu esi arī šīs spēles uzvarētājs, tāpēc man jūs ir jāapsveic ar mazām balviņām. Saldumiņi. Un tev kā īsts vai neīsts spēles uzvarētājiem pienākas šī broša. Pirms spēles es jutos gatavi iznīcināt jebko, kas stājas manā ceļā. Un tagad es jūtos tieši tāpat. Vienīgais man neizdevās iznīcināt jebko, kas stāv manā ceļā, jo liktenim ir savi ceļi. Es jūs ieslēgšu mūziku backgroundā. Jā, lūdzu. Uz viena ceļa? Uz viena ceļa. Jā. Pasaki mammai vārdus. Čau, mam. Tu kaut ko esi Es jau teicu, ka es sasniedzis. uzvarēšu Lotām. Bet varbūt es uzvarēšu miljardus eiro nākamnedēļ, bet viņš neuzvarēs, tāpēc, ka viņš uzvarēs šo spēli. Bet viss labi. Aplausus tev, ka tu novadīji tik godīgu spēli. Absolūti, paldies. Un, Lotēni, paldies, ka tu biji šeit. Paldies. Atmosfērai. Un, dārgie skatītāji, paldies, ka skatījāties šo epizodi. Ar mani kopā bija Lotēna un Benā. Un tad tiekamies citā vietā, dzīvē, paralēlē. Čau! Paldies, ka skatījāties. Es jau teicu, ka es uzvarēšu. Es arī uzvarēju. Paldies, dārgie skatītāji! Es jūs mīlu, viņš jūs mīl. Paldies jums uz redzēšanos. Tā. Un es būtu uzvarējis vēl vienā piegājienā.